Labdien! Mani sauc Krista Burāne, un es ļoti priecājos jūs visus redzēt, un man ir liels gods ar jums visiem šeit satikties aci pret aci. Un es gribētu sākt ar to, ka, ņemot vērā to, ka mēs izkustējāmies, mēs palēkājām, pakratījām, un kā mums teica, ka tagad mums tās smadzenes ir ļoti tā kā apsņojušās, un domājam mēs ātrāk un labāk un spēcīgāk, es gribētu uzreiz sākt ar jautājumu. Sakiet lūdzu, kā jums liekas, kāda varētu būt mākslas un izglītības sadarbība? Padomājiet vienkārši pie sevis dažas sekundes un mēģiniet atrast pirmo iespējamu atbildi, kas jums nāk prātā. Ir? Un tagad lūdzu izstāstiet to savam blakus sēdētājiem. Es ceru, ka jūs ātri paspējāt iezīmēt. Jums būs vēl iespēja parunāt ar saviem kolēģiem. Klausoties iepriekšējo runātāju prezentācijas, es ļoti nopriecājos, jo man likās, ka tas, ko jūs dzirdējāt un ko teica gan ministrs, gan reformu grupu vadītāji saistībā ar brīvu skolu, tādu skolu, kas nepakļaujās vai kas iet pati savu ceļu par skolotājiem, kuri ir radoši, par mācību procesu, kurš ir vērsts uz bērna, nevis satura mācīšanu. Tas viss, manuprāt, ļoti saistās ar mākslas un skolas iespējamiem sadarbības modeļiem. Par to, kādi tad tie ir, mēs kopā ar Gordonu runāsim, bet no sākuma es droši vien, ka iepazīstināšu mazliet ar sevi. Un es gribu teikt, ka es savas prezentācijas daļā izmantošu 12 fotogrāfijas no mana fotogrāfiju cikla Pelēkā asfalta stāsti, kas tika veidot speciāli starptautiskam mākslas festivālam Survival Kit, jeb izdzīvošanas komplektiņš, un es domāju, ka mēs visi esam tādā izdzīvošanas komplekta meklējumos, vai mēģinām saprast, kas tad mums ļauj izdzīvot un dzīvot. Tā, tagad es spiedīšu pogu. Tā, jūs priekšā ir cilvēks ar bārdu. Es gribētu teikt, ka tas cilvēks esmu es, pat ja neizskatās. Ja, pat ja man tās bārdas nav. Bet šo bārdu man, vai es esmu iedomājusies šo bārdu kā savu pieredzi. Un par manu pieredzi liecina gan lācītis sirmā vīra rokās, gan tas tīkliņš ar kefīru, gan arī tā putnēna uz sienas. Lācītis, un tas ir Juris Zvirzdiņš, es domāju, ka jūs daudzi atpazināt, Lācītis man asociējās ar to laika posmu manā dzīvē, un tas bija diezgan ilgs, 10 gadi, ka es ļoti intensīvi strādāju izglītības laukā. Es domāju, ka mēs ar daudziem no jums esam tikušies filozofijas bērniem programmas semināros, domājot par to, kā filozofija bērniem ir iespējama un kāpēc tā ir nepieciešama skolā. Vēlāk kritiskās domāšanas, attīstīšanas atkal semināros skolās. Iespējams, ka ar daudziem no jums es esmu tikusies Latvijas universitātes dažādās fakultātēs, filozofijas, teoloģijas, pedagoģijas un psiholoģijas, jo man bija tas gods var pasniegt diezgan daudz mācību priekšmetus. Varbūt tās joprojām jūsu skolās skolotāji un bērni pēta to, kāda ir pasaule pēc mācību, izmantojot mācību līdzekļus. Domājamies stāsti, domāt prieks, praktiskā etika 5. 7. klasē, kuru autori arī es biju. Tā ir tā izglītības joma, pēc kuras es tā diezgan strauji nomainīju savu radošo darbošanos un devos strādāt uz reklāmas aģentūru, kļuvu par radošo direktori. Kāpēc jūs vaicāsiet? Tāpēc no vienas puses, ka es mēģināju risināt savus finansiālos stāvokļus, kas kā visiem pasniedzējiem un skolotājiem ir diezgan grūti. No otras puses, tāpēc, ka man likās, ka man savā dzīvē ir kaut kas jāmaina, lai es varētu turpināt radoši runāt par radošām lietām. Un tāpēc ir tā trešā, tā putna ēna, jo šobrīd jau 6 gadus es darbojos kā māksliniece,
starpdisciplināros mākslas projektos, jo ne tikai starpdisciplināri mācību projekti, bet arī mākslas projekti. Esmu arī režisore gan kino, gan teātra, un kopā ar režisoru Mārtiņu Eihi mēs esam izveidojuši radošo apvienību Nomadi, kuras mērķis savukārt ir veidot izrādes un mākslas projektus bērniem un jauniešiem, lai piedāvātu viņiem iespēju domāt un just. Un radīt viņiem vidi, kurā viņi varētu apzināties to, cik radoši, cik svarīgi ir būt radošam un kas ir jādara, lai šo radošo spēju sevī pilnveidotu. Bet tam visam, par ko es runāju, nebūtu nekādas nozīmes, ja nav nākamais slaids, jo mana galvenā loma, vismaz manā izpratnē, ir tas, ka es esmu mamma. Man ir 3 bērni, 2 no tiem lieli. Meita studē Utrehtā, dēls mācās Jaņa Rozentāla mākslas koledžā un mazā meita Mare, kurai 3 gadi gaida to brīnumu, par kuru mēs tikko dzirdējām, kad atvērsies debesis un bērnu dārzs nāks pār mums. Bet tas, ko es runāju par savu iepriekšējo profesionālo darbību, gan izglītības, gan reklāmas, gan arī mākslas jomā, ir saistīts ar manu vēlēšanos aktīvi līdzdarboties tās vides veidošanā, kurā mani bērni kļūst par pieaugušiem cilvēkiem, kur viņi vispār kļūst par cilvēkiem. Un tas ir saistīts ar to, ka man interesē sadarboties ar skolotājiem, ar izglītības procesa dalībniekiem, jo es domāju, ka tā nav skolotāja, ka tas nav skolotāja uzdevums ziedot savu dzīvi manam bērnam. Man kā vecākam, kā profesionālim, kā noteiktu zināšanu un prasmju nesējam, ir jāiet pretī ikvienam, kurš iegulda savu darbu, savas emocijas, savas jūtas, savus brīvos vakarus, lai maniem bērniem un citiem bērniem būtu prieks iet uz skolu. Un tad kaut kā tā visa man iepriekšējā pieredze likās interesanta Britu padomei un Gordonam Podam no Lielbritānijas, kurš jau 9 gadus strādā, domājot par to, kā veidot radošu izglītību. Tāpēc šī bilde ar cilvēku un puķu podu rokā, jo man ir tāda sajūta, ka tie cilvēki, kuri meklē jaunus ceļus izglītības jautājumu risināšanai, ir kā tādi dārznieki. Viņi nāk ar savām sēklām, ar savām idejām un mēģina izaudzēt kaut ko dzīvu, elpojošu, kaut ko tādu, kas nes prieku. Gordons stāstīs par savu pieredzi mazliet vēlāk. Viņš pastāstīs par to, kā viņš strādā ar skolām, skolotājiem un skolniekiem Anglijā, un kāda ir bijusi viņa pieredze Latvijā, strādājot Meža internāta sanatorijā. Man liekas, tā tas pareizi sacās. Sanatorijas internāta skolā, es atvainojos. Un viņš pastāstīs arī par to, kādā veidā mēs šobrīd sadarbojamies, veidojot, man liekas, ka unikālu projektu, kurā teātris tiek izmantots kā forma, lai risinātu zinātnes, ētikas, sociālos jautājumus, kas iekļaujas mācību programmā. Par nākamo bildi. Es gribētu vaicāt, ko jūs tur redzat? Vai tā ir veca sieviete, kurai kāds palīdz pāriet pāri ceļam? Vai tie ir 2 cilvēki, kuri kopā dodas pāri ceļam, pat tad, ja tur priekšā ir peļķe? Man prieks, ka es dzirdu zālē, ka saka 2, jā, tā ir arī mana sajūta par to, ka mums ir jāiet kopā. Tad, kad mēs ar Gordonu sākām runāt par to, kas mūsuprāt ir galvenās problēmas šobrīd izglītībā, es teicu,
Man liekas, ka tās ir pārmaiņas. Nevis tāpēc, ka to pārmaiņu ir maz vai viņi pietrūkst, gluži pretēji, to pārmaiņu ir ļoti daudz. Mēs visu laiku esam sastapušies ar jaunām lietām. Katru otro gadu parādās termini, parādās mērķi, kas it kā viens otru papildina, bet vienalga liek no jauna pārvērtēt to, ko mēs darām. Es nesākšu uzskaitīt, bet es domāju, ka jūs varētu izveidot sarakstu no 20 vārdiem, sākot ar pilsonisku izglītību, veselības izglītību, kritiskā domāšana, multiplā inteliģence un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs to visu esat paveikuši 20 gadu laikā. Tas viss notiek. Jautājums ir par to, kādā veidā mēs visu šo informāciju varam savienot, lai tā kopīgā iešana notiktu daudz ātrāk, precīzāk, vai varbūt pat ne ātrāk, bet lai būtu interesantāk kopā iet. Un savukārt Gordona atbild uz jautājumu par izglītības uzdevumiem šobrīd. Viņš atsaucās uz savu kolēģi Lietuvā. Viņš teica, ka viņa prāta tā galvenā lieta ir attiecības. Attiecības starp skolotājiem un skolniekiem, starp skolu vadību, skolotājiem, politiķiem, vecākiem. Attiecības visplašākajā nozīmē, kādas tās ir. Tāpēc arī mēs šodien runājot liekam centrā jautājumu un jēdzienus par attīstību un attiecībām kā laikmetīga mācību procesa pamatu, kas ietekmē visu dzīvi. Ne tikai to konkrēto bērnu dzīvi, kur iet uz skolu, bet visu mūsu kā sabiedrības dzīvi. Tā. Bet, ja runājam par šo dzīvi, tad es viņu varētu raksturot kā tādu dzīvi uz krustojumu, ne stāvēšanu. Jūs redzat fotogrāfijā, tur ir 3 personas, meitene ar baloniem, puisis un sunīts, un viņi visi stāv un kaut ko gaida. Ko viņi gaida? Zaļo gaismu, lai kāds viņiem atļaut iet pāri ielai. Varbūt viņi gaida, ka atnāks kāds un pateiks, kādā virzienā viņiem ir jāiet. Var būt. Bet, ja man jautā, kur šajā bildē atrodamies mēs visi. Un mūsu bērni, radinieki, tie cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam, es teiktu, ka mēs atrodamies uz ielas. Un mēs nestāvam, mēs ejam. Jautājums ir par to, vai mēs ejam, un vai tā iela, vai mēs ejam ātri vai lēni, vai tā iela vienmēr ir plata un stabila, vai tas pārmaiņu ceļš ir plats un stabils. Varbūt reizē mēs tur esam spiest uz viņas balansēt, kā uz virves, bet mēs vairs nestāvam. Un paldies jums par to. Bet kas notiek tālāk? Šis ir tāds mazliet teorētisks slaids, bet es domāju, ka jūs esat pazīstami. Jau vairākus gadus mēs runājam par to, ka sabiedrības mainās, ka mēs no tradicionālas sabiedrības mēs pārējām zināšanu sabiedrības sistēmā. Un tās galvenās atšķirības, kas atšķir tradicionālu sabiedrību no zināšanu sabiedrības, ir labklājības avots, un tad tajā tradicionālajā sabiedrībā tas ir ražošana un finansu operācija, zināšanu sabiedrībā cilvēki. Dzīves organizācija. Dzīvo, lai strādātu, vai strādā, lai dzīvotu. Autoritāte. Vertikālā hierarhija, kā mēs pakļaujamies, vai horizontālais tīklojums, kā mēs sadarbojamies. Identitāte. Vai tā tiek uzspiest, no augšas noteikt, vai paša veidot. Un galvenais brīvība. Atbrīvošanās no ierobežojumiem, vai tas ir tas, kā mēs saprotam brīvību, vai mēs saprotam brīvību kā spēju varēt. Un es negribu, nevis negribu, bet es nevaru apgalvot, ka šīs sabiedrības kā tādas pastāv. Es domāju, vai arī, ka šie kritēriji kā tādi ir pavisam stingri noteikti. Es domāju, ka tie drīzāk ir jautājumi, kurus mums ir jāuzdod pašiem sev par to, kādu dzīvi mēs gribam izveidot, kādā pasaulē mēs gribam dzīvot. Tātad, kādā pasaulē mēs dzīvojam? Šeit ir svarīgi piebilst to, ka, man liekas, nevis par nākotni būtu jādomā, ka tā kaut kad pienāks, bet par tagadni. Tāpēc, ka tad, kad tā nākotne pienāk, viņa vienmēr ir tagadne. Un tās izmaiņas, šaubas, bailes, vēlēšanās pēc drošības, tas ir tas, kas attiec uz mūsu dzīvi tagad, nevis būs kaut kad.
Šajā fotogrāfijā mēs redzam cilvēkus, kas kaujās, un cilvēkus, kas dodas tālāk savā ceļā. Šobrīd es droši vien, ka šo fotogrāfiju interpretēšu tā, ka ja mēs atrodamies uz robežas kaut kādā noteiktā punktā, mums ir iespēja izvēlēties, vai iet pa šo robežu uz priekšu, vai sākt strīdēties, labāk kāpt uz vienu pusi vai uz otru pusi. Es izvēlos doties uz priekšu pa robežu. Kāpēc? Tāpēc, ka robeža, manuprāt, ir ļoti auglīgs stāvoklis. Robeža ir stāvoklis, kurā jūs varat nemitīgi pētīt to, kas sekos tālāk, atklāt jaunas zemes. Un, kā es teicu, reizēm tā robeža ir plata, bet reizēm tā ir kā virve. Un, ja jūs stāvat uz virves un balansēt, ir diezgan bailīgi. Bet tas, ko jūs redzat apakšā zem šīs virves, tas ir skatiens no putnu lidojuma. Tas uzreiz kaut kā pilnīgi savādāk pavērš pieredzi, ļauj daudz vispusīgāk saprast pasauli un savu vietu tajā. Tā, tagad es gribētu, lai es gribētu jūs lūgt, palūkoties uz šiem te vārdiem un izvēlēties 3 no viņiem, kuri, jūsuprāt, vislabāk raksturo pasauli, kurā mēs dzīvojam tagad. Es domāju, ka esat izvēlējušies. Vai tādā kopējā noskaņā, es nezinu, paceļat rokas vai padipinat ar kājām vai kā savādāk, tie vārdi galvenokārt attiecās uz stabilitāti, mieru, saprotamību vai uz to pretējo pusi? Uz pretējo. Tieši tā. Un tā ir tagad, ne? Mums nav viņa jāgaida. Tas ir tas, kur mēs tagad dzīvojam. Jautājums ir, kā mēs ar to tiekam galā. Kādas izmaiņas mūs sagaida un kas ir tas, ar ko jau mēs šobrīd dzīvojam? Mēs nezinām lielāko daļu darbu, kurus mūsu bērni vai mēs paši vēl strādāsim, tāpēc, ka viņi vēl nav izdomāti. Darba tirgus nemitīgi mainās. Mēs nezinām, kas būs mūsu kaimiņi, tāpēc, ka mēs nezinām, kurā pasaules malā mēs strādāsim vai kas atbrauks pie mums strādāt. Mēs nezinām, kādā valodā mēs runāsim ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un mēs nezinām, kas mēs kā latvieši vai Latvijas iedzīvotāji būsim, ko nozīmē būt par Latvijas iedzīvotāju kaut vai pēc pusgada, ja notiks kāds kārtējais referendums, vai pēc 5 gadiem. Pārmaiņas. Tas ir tas, kur mēs atrodamies. Un mans jautājums ir, kas ir tas, kas mums palīdz šajās pārmaiņās saglabāt sevi un tajā pašā laikā attīstīties? Vai tās ir jaunās tehnoloģijas, vai tie ir mūsu kolēģi, vai tie ir cilvēki, kas var nākt ārpus no ierastā darba biedru loka? Un es gribētu teikt, ka tas ir viss kopā. Galvenais ir tas, kā mēs gan tehnoloģijas, gan esošos cilvēku resursus, gan jaunos cilvēku resursus varam izmantot. Pārmaiņas. Un es tagad lekšu ātri pāri, tāpēc, ka laiks man tuvojas beigām. Bet pārmaiņas ir tas, kas šobrīd laikam ir stabilākais mūsu pasaulē, kurā dzīvojam. Pārmaiņas ir skāruši pat Blūma taksonomiju. Es domāju, man par viņu jums nav jāstāsta. Ja iepriekšējos 60 gadus, ja mēs dzīvojām tajā pirmajā kolonnā, tad šobrīd jūs redzat, ka tas lielākais notikums ir noticis augšā, kur novērtēšana ir kļuvusi par radīšanu, un radīšanas process ir kļuvusi par augstāko domāšanas un darbības veidu. Tā savukārt tas nozīmē, ka iespējams, un es ļoti, ļoti gribētu, lai kaut kad mēs no patērētāju sabiedrības kļūtu par radītāju sabiedrību.
Bet vai šādā sabiedrībā pastāv konkurētspēja? Konkurētspēja bija viens no galvenajiem jēdzieniem, kas izskanēja vai bija lasāms iepriekšējo runu nosaukumos. Un tad man jautājums ir par to, kādas ir konkurētspējas un radīšanas spējas attiecības. Lai jūs būtu konkurētspējīgs, nevienmēr ir jābūt radošam. Te mēs varam to redzēt pēc sunīša. Sunīts nedara neko daudz, bet puiši ir noliekušies tieši pie viņa, nevis pie meitenēm. Savukārt... Kalada? Jā, tas ir pirmais iespējas. Savukārt, uz šo pašu bildi mēs varam paskatīties no otras puses, jo varbūt, ka šis puisis lieto ļoti radošu stratēģiju. Viņš izmanto sunīti, lai pievērstu sev uzmanību, meitenes uzmanību sev. Vārdu sakot, tas, ko radoša pieeja spēj dot, ir, ka tā palielina mūsu ikviena konkurētspēju, jo tā ir saistīta ar jaunu ideju radīšanu, jaunu darbības veidu radīšanu, to, kā mēs uztveram dzīvi. Tā ir saistīta ar to, kādā veidā mēs sadarbojamies un cik daudz prieka mēs gūstam no savas dzīves. Savukārt, kāda tad ir izglītības loma šajā te grūtajā pārmaiņu procesā, kurā mums vēl arī varbūt tās ir ar kādu jākonkurē? Jūs redzat tur to sievieti, kurā agrā rīta stundā mazgā ielu. Un šajā te darbībā es varētu ielikt divu jēdzienu, tādu etimoloģisku lasījumu, izglītība. Tas, kas, process, kurā kaut kas tiek veidots glīts. No glītošanas es lasītu šo vārdu. Tas ir process, kurā pasaule, kurā mēs dzīvojam, tiek veidota skaista, harmoniska, tāda, kurā mums patīk dzīvot. Un no otras puses, tajā brīdī, kad mēs kaut ko nomazgājam, notīram, kā to dara šī sieviete, atklājas lietu būtība. Un tas ir otrs jēdziena educare lasījums. Tas nozīmē kaut ko izcelt ārā, kaut ko ļaut zināšanām atklāties, nevis ielikt zināšanas bērnu galvās vai kolēģu galvās vai, vienalga, ko jūs gribat pārliecināt, bet ļaut, lai cilvēks pats nonāk pie šīs atklāsmes. Tas ir, manuprāt, tas, ar ko šobrīd izglītībai droši vien gribās un ko viņai vajag darīt. Savukārt, tas nozīmē, ka izglītība ir process, kurā mēs iemācamies radīt pasauli, kurā mums patiktu dzīvot. Un... Sorry? Izglītība ir process, kurā mēs mācāmies radīt pasauli kurā patiktu dzīvot. Jā. Turklāt mēs ļaujam atklāties esošajai pasaulē, mēs izmantojam viņas resursus, mēs izmantojam tās zināšanas, kas jau mums ir, un liekam to visu kopā. Un tā ir tā radošā lieta. Un tas ir tas, kāpēc mūsuprāt mākslai un izglītībai ir lielas potences sadarboties. Tāpēc, ka jūs visi droši vien zinat, tajā brīdī, kad jums pasaka māksla, jums liekas, tur kaut kādi daži traki mākslinieki, sēž kaut ko zīmē vai runā, vai, dzēnieki īpaši traki, jā. Bet mākslā radīšanas procesi, manuprāt, atklājās it kā visprecīzāk, vistīrākajā veidā. Un tad, un tāpēc tur tie divi vīriņi tā dikti līdzīgi iet vienā virzienā pa vienu un to pašu ceļu, balstot viens otru. Māksla kā process un izglītība kā process ir līdzīgi, jo viņi abi divi ir saistīti ar radīšanu. Un tad, kad mēs runājam par mākslu, tad es nedomāju kādu konkrētu mākslas jomu. Es domāju visas iespējamās mākslas nozares kopā. Ja gribat, tad mēs to varam saukt par kultūru tādā šaurākā nozīmē, bet tas ir process. Tas nav par mākslas darbu vietu izglītības sistēmā vai saturā. Tas ir par to, kā māksla, kā
cilvēkam dabīga darbība, kā vēlme radīt, ienāk skolā. Un tas svarīgākais, par ko tālāk arī stāstīs Gordons, ir tas, ka tas nav vēl viens pienākums direktoru vai skolotāju darbam. Tas ir par sadarbību, par to, ka mākslinieki ar savu pieredzi var piedalīties izglītības procesa veidošanā. Gan sākotnēji ar esošiem mākslas darbiem, gan pēc tam kopā ar skolotājiem un bērniem veidojot jaunus mākslas darbus, gan kļūstot par kopējiem pētniekiem, lai veidotu izglītības saturu. Paldies! Es dodu vārdu Gordonam.